var telefonā būt tik aizraujošs, lai riskētu nonākt slimnīcā. Krist nav nedz aizraujoši, nedz droši. Drošība darbā sākas ar preventīvu rīcību. Nodrošiniet atbilstošu apgaismojumu. Uzturiet kāpnes tīras, bez šķēršļiem, bojājumiem vai bīstamiem izciļņiem un slīpumiem. Ja iespējams, nodrošiniet margas abās kāpņu malās. Lietojiet pretslīdes materiālus, piemēram, pretslīdes lentes un pārklājumus, bet marķējumu izvēlieties kontrastējošu, lai tas būtu skaidri redzams. Lai novērstu paslīdēšanu, regulāri tīriet kāpnes. Instruējiet darbiniekus, kā pārvietoties pa kāpnēm, neskatīties telefonā vai dokumentos, pārvietoties lēni, turēties pie margām un izvēlēties darbam atbilstošus apavus. Iesaistiet katru darbinieku, mudinot ziņot par pamanītām bīstamām situācijām. Bet tu, darbinieki, pacel skatienu no telefona un ievēro drošas pārvietošanās principus. Droša darba vide sākas ar preventīviem pasākumiem. Organizē, apmāci, uzraugi, un kritiena risks samazinās tik vienkārši.